Mīļie draugi, kas ir atnācis pie jums ciemos, ir ko? Vinnijas punktu vai kādreiz no jums kāds sapņoja, toreiz šajā skaistajā dienā satikt īstu Vinniju pulku vēl pasveicināties ar viņu aiz rokas, ko? Sapņojāt? Zinājāt? Bet ir vēl kāds īpašs, bez kā nekādīgi burvju mežā nevar iztikt. Un tas ir ciemiņš, kas tūlīt pat pie mums ieradīsies. Lido! Kleitu melu drāvinātu, nepatiktu viņai tā, jo krāsa zeltainās un zilās, maisa savās avatās, kuram vārdus grāmatās, sarkanās zilpelēkās, zelta burtiem rakstam viņam, ar melno kraukli dodu ciņu. Vai tu zini, kas ir tā, Raganiņa mazākā, viņa rotā burvju sotā, kas ir viņas mātes dotā, zaļā mežā dzīvotā, māja vistas krājā, apkārt māja rožu žos, bet zirni tīklā viņas los. Sešas mazas viņai bijām, kāds ar viņu dienu bijām, bet klausīt viņas netaisās, hei! Labāk mežā līdinās, viņa mani mantas lētām, zelta pīles solam tētām, ar kuru katrā brīdī var uzbrukt to, ko sirds tev vēl. Vai tu zini, kas ir tā, Raganiņa mazākā, viņa rotā burvju sotā, kas ir viņas mātes dotā, zaļā mežā dzīvotā, māja vistas krājā, apkārt māja rožu žos, bet zirne tīklā viņas los. Es gan gaidīju kādu citu ciemiņu tavā vietā. Mīļie draugi, kurš no jums uzmanīgi klausījās? Kā bija jāatlidot ko? Par ko dziesma bija? Jūs neviens neklausījāties? Ko tas var būt, ko? Ar ragani saka. Ar raganiņu mazo. Tieši tā. Viņa kādā mājā dzīvoja? Mājā uz vistas kājas. Jā, un tas arī ir. Burvju mežā. Visāds brīnums var satikt arī tādu māju, kur ir vistas kāja. Paklausieties, jā. Nevar jau teikt, ka viņi te nemaz nebija. Varbūt kaut kur tepat uz mājas jumta vai kādā kokā uzlidojas, vai ne? Tur jau kāds slots raigojās. Jā, bērza gals. Varbūt viņa tur arī ir ielidojas un ar vienu aci tagad lūr uz mums. Mīļie draugi, es domāju, mēs jau gana visi esam sēdējuši. Es domāju, ka mums vajadzētu kopā, ja jau mēs esam brīnumu mežā. Brīnumu ir daudz un brīnumu danci mēs varētu izdejot, vai ne? Un patiesībā es varu teikt, ka solīši ir pavisam vienkārši. Tāpēc, jā, jūs kopā ar burvju lāci uzdejotu, es jums varu teikt, jūs būtu daudz vēl priecīgāk un ceļš mums veiktos burvju mežā aizvien tālāk veiksmīgi. Nu ko, Lācīt, es domāju, ka Reku māsiņa un Lācīt parādīs jums solīšus, kādi būs jādejo. Jums būs jāiemācās, un pēc tam kopā ar mums būs jāuzdejo. Nu ko, bet tas nemazām nebūs tik sarežģīti. Tātad lēnītēm jālācīt un mācīs sākumā lēnītēm. Un visi rokas paceļam, nolaižam un sastikam. Te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci piemiedzam, blakus sēžot sveicinam, labu dienu katram novēlam. Vēl redzītē mēģinam, jā? Lai varam atcerēties. Nu, mammas un tēti, ja jūs vēl tur uzdejot, lai tāds prieks būtu. Nu ko, 3, 4 un visi rokas paceļam, nolaižam un sastikam. Te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci piemiedzam,
Blakus sēžot sveicinām, labu dienu, katram novēlam, nu redz, vai ne? Jauka dziesmiņa, bet kā jau jūs bērni zināt, 31. septembris, vai ne? Un skolā ir daudz gudrības jāiegūt, lai būtu gudri un zinātu, kā var uzburt šādas tādas lietas. Nu ko? Laižām, vaļā, un visi kopā! Parādām, kā katrs procesējot! Nāk vasara, kas vēstīs augļus gardus, pie durvīm redzam košus ziedu skātus. Ik katrā sejā redzam sirsnīgs smaids, šeit nedzīvo un nav zināms naids. Un visi rokas paceļam, nolaižam un sasitam, te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci piemiedzam, blakus sēžot sveicinam, labu dienu katram novēlam. Visi rokas paceļam, nolaižam un sasitam, te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci piemiedzam, blakus sēžot sveicinam, labu dienu katram novēlam. Ar kurībām, lai liktu pilnu somu, uz skolu jāiet būs ar labu omu. Tad rakstīt rēķināt būs lielāks prieks, un garantēts tev stundā 10 niekas. Visi kopā! Visi rokas paceļam, nolaižam un sasitam, te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci pieviedzam, blakus sēžot sveicinam, labu dienu katram novēlam. Un visi rokas paceļam, nolaižam un sasitam, te pa labi, te pa kreisi pamājam. Un ar aci pieviedzam, blakus sēžot sveicinam, labu dienu katram novēlam. Tiešām labi, novēlam katram labu dienu, skaistu un celtmanarī. Un visiem. Vai vienīgās Labu dienu, Purvi Lāci. Jā, paldies, paldies. Nu, ko Lācīt, laikam tev jālido pie mazās raganīs, nodod viņai sveiciens, un pasaki, ja būs žagari, ka neatlidoja pie mums, mēs viņu tā gaidījām. Bet ja viņa bija, tad arī dodot jebkurā ziņā sveiciens. Vai strādā blēņas? Jā, ļoti labi. Nu, ko, mīļie draugi, bet tagad gan es jums varu teikt vienu. Kurš atcerās, kā Lauris Rēniks filmē to videoklipu? Atcerieties? Ja jūs šodien būsiet aktīvi un visi dejosiet kopā, pasaku nama Martiks filmēts videoklips, ko tu zini, varbūt tieši tu būsi, vai tu, arī mamma teica, kas piedalīsies šajā videoklipā. Kameras slēptās, jūs varat paskatīties apkārt. Kur jau vienu redzu, ko kā paslēp. Kas tā par skaņu? Es nezinu, kas tā skaņu? Tā kā nav ūdens, kas nāk. Burbuļo. Kas? Kur? Uzmini, kā viņu sauc, kāds ir viņa vārds, dzīvo ūdens celvētās, lasa grāmatās. Uzmini, kā viņu sauc, kāds ir viņa vārds, dzīvo ūdens celvētās, lasa grāmatās. Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem mīl, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem mīl, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Jūras laiks draugostam, kaķis gliemezīs, ananāsā dzīvotās, un ķerviņš medūzās. Jūras laiks draugostam, kaķis gliemezīs, ananāsā dzīvotās, ķerviņš medūzās. Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem tīk, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem tīk, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Vai tu zini, kas ir draugs mans labākais? Tas ir SpongeBobs, zeltenais zem ūdens prot uzturtās dēstiņu, pārspēs pašķuku Norisu. Ko tu vēl gaidi? Gribi, lai tiekšā pateikšu priekšā? Pasaku nav! Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem tīk, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Jo tas ir SpongeBobs, kas visiem tīk, jo tas ir SpongeBobs, ko visi mīl. Priekšā visi mīl, es tevi arī mīlu, SpongeBobs. Es tevi arī, mīļie draugi, vai jūs zināt, ja sūklis babas ilgi saulītē, kas notiek ar švamīti sūkli bobu? Viņš izšūst, pareizi, mamma. Kur jau tādi zaļumiņi ir? Jo sāk jau zaļot. Paklausies sūkli bobu, bet varbūt tomēr vēl vienu tādu spēlītu rotaļiņu ar visiem bērniem kopā. Spēlēsi ar mums, ja?
Aplausi visvairākie Sūklim Bobam, viņš izskanēs vēl vienu. Jūs jau te, mīļie draugi, redzēt, kas te lidoja, māsiņa? Kas tie bija? Apaļi. Kas te lidoja, mīļie draugi? Burbuļi. Burbuļi, pareizi. Burbulīši lidoja mums gan lieli, gan mazi, vai ne? Bija tā? Gan kvadrātaini, gan apaļi, vai ne? Nu, gan esi smieklīga. Nē, noteikti tā nebija. Kvadrātaini es nevienu burbuli neredzēju. Varbūt mēs varētu būt burbuļi. Pamēģinām, kāds ir būt burbuļi. Tas gan varētu būt vareni. Kamēr skanēs dziesmiņa, jūs, mīļie draugi, ar mamām, tēti, visiem uzdejot. Parādiet, kā jūs protat šeit dejot. Un pum, 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 Es vēl mācos. Jā, bet kā mūzika apstāsies, ja es teikšu liels burbulis, tad izveidojam vienu lielu burbuli, kur ir pa 3, pa 4, pa 5. Bet, ja es pateiktu mazīgs burbulis, tad nostājamies pa 2. Op! Tādu mazu burbulīti. Jā, vienu mazu, vai nu lielu, vai nu mazu. Nu, ko esat gatavi dejot? O, es te vienu nedzirdēju. Jūs nedzirdēju? Viņiem mutē. O, tagad kā es viņus dzirdēju. Nu ko? Nu, tad laidžam dacīti vaļā. Ots, toķinu. Vai man dieniņās, cik jums labi sanāk. 1 liels burbulis redzu, 2 lieli burbuļi, 3 lieli burbuļi. Tas nu gan ir vareni, posties. Gudrinieki, kāds to būtu domājis. Nu ko, bet tagad turpinam dancelēties. Blakus redzu vienu lielu burbuli. Vai kāds liels burbulis uzplūdās. Pa veseli 12. Reko. 12 krāsu burbulis uzplūdās. Un blakus redzu vēl vienu maziņu burbulīti. Redzam, maziņu burbulīti. Vai, ka skaisti burbuļi lido šodien visiem par prieku. Bet tagad vēl vienreizīt man tas dancis iepašās. Un blakus lielie burbulis lido mazais burbulis. Un blakus liels burbulis. Un mazīgs. Liels burbulis. Mazīgs. Liels, nāca liels. Tas jau paliek smieklīgi, māsiņa. Liels, redz, man Sūklis Bobs rāda, nu. Sūkli Bob, paskaties, vai tev reku jau sāk šūt mutē ārā. Pilnīgi Rāda Sūkli Bobam atā, rāda Sūkli Bobam atā. Ej, palaidā pa pēķiem! Ej, uz pēķi! Vai dieniņās? Ej, tā! Sarēja galva laikam Sūkli Bobam. Ir! Jā! Oi! Rekla! Aizdeslēj! Klausieties, mīļie draugi! Es jums pateikšu vienu noslēpumu. Es sakārtīju mūžiem pamūt. Neklausieties! Tik lielu kaut ko, tik lielu.
Apaļ un gludu, kā jums liekas, kas varētu būt mežā? Bomba? Ui, nē, bomba nav būtība mežā, tur ir tikai brīnumi. Viens apaļs Kā jums zivnieks. liekas? Nav bumba. Ir kaut kā cāļa, ola. Mums ir cāļa. Ko jūs tur runā? Par olu? Tik tiešām, kā es to varēju nepadomāt? Tik tiešām tā bija liela ola, bet kam tā ola varētu piedalēt, tik liela piederēt? Ko? Kā? Strausam? Strauju mežā straus. Interesanti strauji. Varbūt arī strauji. Vai tu zini, kas ir tas, kas no olas izšķirās? Tas ir mazais dinozaurs, kuru Dino vada savs. Dino, 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 dinozaurs. Dino, Dino, visiem, visiem, visiem brauks. Visi vēlas samīļot, dinozauru aplūkot. Nav jau redzēts brīnums tāds, izšķīlies ir dinozaurs. Dino, 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 dinozaurs. Dino, Dino, visiem, visiem, visiem draugs. Dino lakstiņš pavarās, zaļas acis iemirdzas. Dino draugs vislabākais uz šīs plašās planētas. Dino, 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 dinozaurs. Dino, Dino, visiem, visiem, visiem draugs. Nozīmēs nav liels vai mazs, dinozaurs ir dinozaurs. Uguni pūst iemācās, tikai vēl ir maziņš tas. Dino, 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 dinozaurs. Dino, Dino, visiem, visiem, visiem draugs. Dino, 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 dinozaurs. Dino, Dino, visiem, visiem, visiem draugs. Tik tiešām Dino ir ļoti labs draugs, mīļie draugi, visi.